Sveiciens Mācībprieks kanālā! Šodien pasaka par sevis salīdzināšanu. Kāpēc nav labi sevi visu laiku salīdzināt? Iepazīsimies ar mūsu stāsta varoņiem – Dviņiem, Ernestu un Evelīnu. Nedaudz aplūkosim, ko tad viņi abi divi ikdienā dara. Viņiem abiem patīk spēlēt spēles, un viņi abi ir diezgan radoši. Evelīnai patīk radīt ar rokām uz papīra, taču Ernestam patīk datora māksla. Ernestam vairāk patīk arī doties pārgājienos un aktīvu atpūtu pie dabas, taču Evelīnai patīk fotografēt. Tad par Evelīnu un fotografēšanu. Viņa ļoti grib kādu dienu kļūt par visai atpazīstamu fotografi. Viņai patīk skatīties dažādas fotogrāfijas, smelties idejas, un viņai ir galva pilna ar interesantām lietām, ko viņa gribētu kādreiz nofotografēt. Bet viņa pie sevis domā, bet man nav tādas fotokameras, man nav arī nekāds statīvu un gaismu un vispār. Tik daudz, kas jau ir nofotografēts, un daudziem citiem, ko esmu jau redzējusi, viņiem sanāk tik labi. Man nekad tā nesanāks. Es nezinu, vai es vispār mācētu tā. Un daudz jau to dara, bet es vēl nē. Un Evelīna diezgan sabēdājās. Pie viņas atnāca Ernests un jautāja, kas noticis. Un te Evelīna pilnībā uzsprāga, man nekad nekas nesanāks. Un viņa bija tik dusmīga, ka Ernests vienkārši nesaprata, ko darīt un kā viņai palīdzēt. Ernests saprata, ka būs nepieciešams iepriecināt savu māsu. Un vienīgais veids, kā viņš zināja to darīt, ir doties pārgājienā. Viņš jau sāka domāt, būs nepieciešama mugursoma, krēsli, lukturi, siltas drēbes, jo ir taču ziema. Un viņš saprata, ka būs nepieciešams iekurināt uguni, ko viņš vēl pats nemāk. Tādēļ viņš devās pie palīdzības pie sava vecākā brāļa. Brālis ar prieku viņam nāca palīgā, jo visa Evelīnas un Ernesta ģimene ir ļoti aktīva. Un abi devās ārā, sagādāja nepieciešamos materiālus, un Ernesta brālim uguns dega ļoti ātri, taču Ernesta viņa ugunskurs dzisa nost un dūmoja un vispār nekūrās. Un Ernests domāja, kā tad viņš var doties pārgājienā, ja viņš pat nevar iekurt uguni. Tad Ernests sapētājās un sāka domāt. Bet vispār viņa brālis un daudz citi draugi vispār daudz labāk nodarbojas ar sportu nekā Ernests. Un Ernestam nav tik daudz draugu kā viņa brālim. Viņa brālis ir arī garāks un stiprāks par viņu. Un Ernests ļoti sabēdājās, jo viņš jutās tik maziņš un nevarīgs. Un tad viņš gāja pie Evelīnas uz istabu un abi divi gauži raudāja. Jo abiem diviem bija sajūta, ka viņi vispār neko nemāk. Visi citi ir tik daudz labāki, visi jau māk, visiem viss izdodās, bet viņiem nē. Šī sajūta sirsniņā ļoti sāpēja, un tāpēc asaras bija lielas, jo lielas. Un te ienāca vecāki, jo dzirdēja viņu abu divu raudāšanu, un viņi gribēja zināt, kas noticis. Un tad Evelīna ar Ernestu abi izstāstīja savas sajūtas, ka viņi nav labi un nekad nebūs labi, jo visi citi jau visu māk, viņiem viss izdodās. Visi jau ir pieredzējuši, bet viņi ir tik mazi, un viņi nemāk, ir nemākulīgi. Un vispār, un kāpēc kāda jēga censties, ja viņiem tāpat nekas nesanākas? Abi vecāki noklausījās, brīdi padomāja un teica, Evelīna, Ernest, iedomājieties par sniegpārslām.
Viņa sākumā bija nesaprata, kāds sakars ar sniegpārslām. Kāpēc sniegpārslas? Un vecāki turpināja. Sniegpārslas taču nāk no debesīm, vai ne? Jā, nāk, protams. Bet tās neviena nav vienāda, vai ne? Bet visas ir skaistas. Ne, nu tā ir, jā, protams. Bet kāds sakars ar sniegpārslām? Abi bērni jautāja. Tieši tāpat kā ar sniegpārslām arī cilvēkiem tā ir, ka mūs ietekmē dažādas lietas. Mēs varam būt tāpat kā jūs abi divi. Jūs taču esat viņi, bet vai jūs esat vienādi? Nē, jūs esat līdzīgi. Jums ir lietas, kas jums patīk, un ir lietas, kas jums nepatīk. Bet jūs taču neteikt, ka jūs esat vienādi, vai ne? Nu, nē, neteiktu. Protams, ka nē. Un tāpat, kas vienam patīk, tas otram nepatīk. Tā ir? Nu, jā. Ernestam vairāk patīk pie pārgājiena, Evelīnai fotogrāfija. Un vai tad kāds ir labāks vai sliktāks par otru? Nē. Un vispār, ja mēs visu laiku salīdzināsim viens otru ar sevi, mēs nekad nejutīsimies labi, jo salīdzināšana ir viens no lielākajiem prieka zagļiem. Jo patiesībā jau būs cilvēki, kas ir ilgāk to darījuši, kas ir bijuši daudz pieredzējuši ar lietām, kas patīk, bet tāpēc taču nenozīmē, ka nevar mēģināt, vai ne? Un ir svarīgi zināt un darīt tās lietas, kas pašus piepilda, un ne jau tāpēc, ka citi skatās, bet tādēļ, ka tas ir priekš mums pašiem, lai mūsu sirsniņas būtu pilnas ar prieku. To pabeidzot, asaras pieriju, un mammai ar tēti radās ideja. Varbūt ir laiks doties visiem kopīgā pārgājienā, jo tieši šādas lietas satuvina Ernesta un Evelīnas ģimeni. Un, protams, viņi visi savā starpā arī izrunāja par to, ka arī vecāki kādreiz paskatās uz citiem un salīdzina, bet to var darīt arī pozitīvi. Paskatīties, viņiem iet labi, vai mums arī tā iet? Jā, un, protams, priecāties par citu veiksmi. Jo tad, kad mēs to darām negatīvi un salīdzinām, tad sajūta ir ļoti slikta. Un mēs kļūstam nedaudz dusmīgi uz pārējiem, lai gan patiesībā kāds cits skatītos uz mums un domātu, hei, bet es arī tā gribētu. Nu tad pavadījuši saturīgu dienu kopā, Evelīna devās mājās ar daudz jaunām skaistām fotogrāfijām kopā ar savu ģimeni. Un tieši nevajadzēja nekādas dārgas kameras un neko citu, jo tieši īstajā brīdī noķert svarīgu momentu ir šī māksla, kas Evelīnai arī šoreiz izdevās. Toties Ernests, viņam beidzot izdevās iekurt ugunskura un iemācīties vēl pāris jaunas lietas kopā ar tēti un brāli. Nevis dusmojoties uz brāli, ka tas māk, bet abiem iesaistoties. Kopā visa ģimene pavadīja jauku dienu un saprata Evelīna ar Ernestu, ka salīdzināt visu laiku sevi ar citiem būtu ļoti sāpīgi pašiem. Tāpēc viņi apsolīja to darīt gandrīz nekad. Protams, novēlam viņiem veiksmi, lai tā arī tas paliek. Paldies, ka klausījies šo pasaku, palīdzi kanālam augt un piesako tam. Paldies!